Mani sauc Staņislavs Jūdins, un es esmu galvenokārt kontrabasists, bet pēdējā laikā jau vairākus gadus nodarbojos ar kompozīciju un ar improvizāciju. Es biju nodarbojies arī principā no bērnības. Un mācījos arī un galvenokārt spēlēju džezu ļoti daudz, tagad mazāk. Un tur, protams, arī ļoti daudz improvizācijas, bet, protams, tur mēs izmantojam vairāk džezu valodu. Un tagad pēdējā laikā mēs improvizējam galvenokārt arī ar akademiskiem mūziķiem, ar klasiskiem mūziķiem, un, protams, arī ar džeza draugiem. Un izveidojam tādu brīvas mūzikas centru. Pateicoties Olgai Žitluhinai, mēs iepazināmies vienā projektā, par ko esmu ļoti priecīgs. Mēs sākam veidot improvizācijas kopā ar dejotājiem. Brīnišķīgā vietā, Zirgu pastā, Kultūras akadēmijas telpas. Fantastiska vieta, lai improvizētu, un tur ir telpa pietiekami liela, tā kā tur mēs esam ar vien vairāk cilvēkiem. Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies tikai Rīgā ar Brīvas mūzikas centru, jeb kā mēs viņu saucam BMC, starp citu maza atkape, ka sanāk tā, ka BMC tas ir tā abreviatūra apzīmē arī akordu. Tas ir BM, tas ir si minors, un C ir tā kā ar do basa ļoti skaists akords. Tas ļoti mums piestāv. Man ir ļoti interesants instruments, tas ir kontrabass, bet viņš ir nedaudz mazāka izmēra nekā kontrabass var būt veseli, 3/4 daļas, un šitais gandrīz vai tā kā pusi ir. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir skanīgs tāpat, stīgas tādas pašas skaņojas. Bet jā, viņš ļoti labi der tieši tam, ko es daru, solo un augšējais reģistrs skan brīnišķīgi. Un šim kontrabasam ir 130 gadi. Es spēlēju 2 mazus koncertus, 2 dienas pēc kārtas, bet arī mēs taisam tādus spontānus performances kaut kur pīlī, ja mums tie atļauts izmantot visas telpas, gan ārā, gan iekšā. Tā kā mēs staigājam un ik pa brīdim ienāk prātā uztaisīt kaut ko interesantu, kaut ko. Jā, improvizācija un kompozīcija, jā. Jo ļoti bieži ir tā, ka no improvizācija radas kaut kādas idejas, ko pēc tam tu pielieto kompozīcija. Jā, tas ir ļoti dabīgi, vai ne? Es teiktu, ka mēs pielāgojamies viens otram, jā, mūzika dēja mūzikai, bet, protams, ka skaties apkārt un tu jūti situāciju, un kur gribas iet tālāk un kas notiek. Dēja, tas ir ļoti interesanti. Jā, vienkārši ir kaut kāds impulss, ir sajūtas, ka jāvirzas vai no viena virziena, vai otra, vai trešā.